dzēja nebūs šokar. Var tā? Kaut kas līdzīgs izstāstiem, stāstiem. Tā. Pirmais ir kosmiskais āksts. Pie jums ieradies kosmiskais āksts, lai satricinātu jūsu pasauli. Atjās uz savu rozā ziloņu, lai iemācītu jums dzīvot. Uztvert vienkāršāk pasauli. Ar ziliem dūmiem sapnitās jums jūsu saprātu. Beidzot var iemigt. Kosmiskais āksts līdz sev atved svētos rakstus ar artefaktu vērtību. Cilvēks pieredzes nogur, un svētajos rakstos nav rakstīts nekas, lai cilvēks gūtu, atgūtu. Tas pats darbs, kurš bijis līdz šim. Nekas nav mainījies. Rozā zilonis ir tikai kosmiskā āksta transports. Un katrs mēs esam kosmiskais āksts. Kosmiskā āksta pamatnotirdošanās ir ākstīties un ķēmoties. Viņš visu laiku, katru minūti izglītojas. Kosmiskais āksts dzer alu, dzer tēju un nekad arī nedzer. Viņš ir teicam dāvā sev, kad esi tam gatavs. Viņš atvieglojums un problēma citu. Un tas viss. Tā. Un te viens tāds darbs, ģipa rakstīja, kaut kad aizvakar uz mazām lapiņām. Es domāju, ka tur varētu būt kaut kas vairāk kādreiz, bet, bija slinkums, nesanāca kaut kā tā. Labi. Īsmētēta cigareti pēc smaga porno skatīšanās, izpūruši matu, lētais, stiprinātais vīns. Nedēļu tu esi iesprūdis svešā dzīvoklī ar šo sievieti, meiteni vai arī palaisto, kur lielākoties pavada gudru. Par etam arī kniebeties un aiziet uz veikalu. Papildina cigarešu vīnu vai arī kāds lēts pārtikas krājums. Tas ir jāpabeidz darbs. Tad jūs varēsiet atļauties pamest šīs telpas. Bet patreiz izskatās, ka jāpaliek šī dzīvoklī līdz mēneša beigām. Lielākoties jūs nodarbojaties ar izlaidībām, dzerat vīnu un tērējat savu honorāru algas. Jums tikai jārada jauna pasaule. Jūs paši satīstās pasaules vietās noliec klausulu. Tikai tāds sniegs, plāns un idejas, kā to darīt, jums ir uzmetums cigaretes paciņu schēmu, vīnklu, vai kā arī uztīgs kāsnes, pīpiņu baltā kaut kur bateri. Un tas tur turpināt visu, kaut kad varbūt iespējams. Nu labi. Nākamais darbs saucās sirds. Pamodas saskambadā un sašvīkātā kartona kastē, pilnšeit ar utiem. Fuj, smirt pēc vakardienas, jāiet prom no šeit, gāja tālāk, sameklēt sevi. Un pievienojās viņi. Viņi arī atradās šī bardukā pulkstens rādīja 66,353 vakarā. Kabatā man atradās 3 vecas 5-kateikas, varētu kaut ko nopirkt, varbūt pasmaržot gaisu pa brīvi. Viņai kājās bija sarkans džempers un galvā zaļas zeķiks. Uz padomā bija kas nelāks, man šķiet. Manuprāt, sagriez pasauli kājām gaisā. Iekšs man teica, ka vēlas iznākt uz āru. Nespējot izturēt sniegdojumu. Savukārt viņai sirds kārt pa mutu lākā un skrēja prom. Mēs abi zināmies tiek pakaļ. Mēģinādami nopirkt viņas sirdi. Nonācam 308 pēc zem zemes. Elus bēni. Labājas nolietotais ļaunums. Tur atradās arī virtuve, kurā tika ceptas grupējā pankūkas no mīklas, kurā iemīcīts vakardienas rēgums, varbūt riebums. Viņa aizmīja. Es atbūvos te blakus, atradu pierādījumus īstenotās tās pilnas skrāmas uz viņas rokām. Alkas aizvērtējās acīs. Viņa bija es biju viņa. Viņš un viņa. Dzīvības pazīme bija, tā bija novērtīga gaitas un cidomus. Piecēlās, pieliecās un apsēdās. Es atradu viņas sirdi, tā bija ietinājus uz manām krūtīm. Viņas sirds izrādās skrēja pie manis un bēg no manis. Jo man sirds nav. Ja ir, tā ir tik nomaldījusies, lai viņas sirds skrēja to atrast, tad viņa bija iemigusi. Tās sirds bija pie maniem. Jūtos nedaudz saukīgs, bet laimīgs. Man bija sirds kaut sveša, bet tā bija sirds. Sirds man pieglādās, viņa atvēra acis un pasmēja.